Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad. Nē, nav gan Jūlija Puķe. Te esmu es. Nē, es esmu Jūlija Puķe, bet saprotiet, jā. Jā. Es saprotu, ka gandrīz visi grib tā, lai es uztaisu vēl vienu kanālu. Ir tā, ka es gribētu, jā, bet te ir daži iemesli, kāpēc es nevaru vai arī varbūt pat negribu. Tad pirmais iemesls ir tāds, ka es negribu, lai man ir heiti uz mani, jo man nav iebildumu, ka man ir heiti uz Jūliju Puķi, tāpēc, ka Jūlija Puķe ir mana otra puse, un tā neesmu es tā kā dzīvē vai vienalga. Piemēram, tā kā, ja es negribu, lai mani heito, tā kā mani. Otrais ir tāds, ka es negribu, lai manam kanālam ir vairāk nekā Jūlijai Puķei. Un es zinu, ka tas Latvijā ir ļoti, ļoti neiespējami, tāpēc, ka latvieši, viņi, teiksim tā, mēs neesam pieraduši pie jaunām lietām, mēs negribam izmēģināt, mēs gribam palikt pie tā, kas ir mums vienmēr bijis, mēs neko nevaram, pirms ja mums iedot kaut kādu eksotisku augli, es nedomāju, ka visi no mums varētu pamēģināt to eksotisko augli. Ja jūs saprotat, kādā kontekstā es domāju, tas bija slikts piemērs, bet, vienā, jūs saprotat, jā. Trešais ir tas, ka man nepietiks laika. Jā, šis ir ļoti liels mīnus, jo man pat ar Jūliju Puķi nepietiek laika skolas laikā, jo arī ir tādi paši mājas darbi un viss tas pats, kas jums, un vēl arī pulciņi, jā. Ceturtais, piektais, es neatceros vispār. Ceturtais, manuprāt, ir tas, vai piektais, ir tas, ka es neesmu pieņemsim, es negribu būt kaut kāda beauty guru, es negribu būt kaut kāda gamere, es vienkārši, es vēlos taisīt vairāk smieklīgus video, es negribu, tāpat kā Jūlija Puķi, tā kā tādus video, tādu tipu video. Un, ja man ir dots, lai uztaisītu tādu kanālu, tādu parādīt, kāda es tiešām esmu, tā es nezinu, ko tur filmēt. Tā kā nopietni, es nezinu, ko tur filmēt, vai es iet uz to vēlies. Tiešām vēlies. Komentē apakšā, kādus video tu vēlies. Es nevaru pateikt nopietni, ka es taisīšu. Es nedomāju, ka es taisīšu, jo tas ir laikam viss. Es domāju, ka man ir vēl vairāk citi iemesli, kāpēc es negribētu, bet jā. Bet arī atkal es gribu, jo es gribu taisīt arī normāls video. Es vienmēr negribu ākstīties, tā kā piemēram, ir ļoti grūti ākstīties dažreiz, jo, ja tev ir kaut kāda normāla lieta, ka tu vēlies, ir ļoti grūti viņu pārtaisīt tā kā traku, teiksim tā ideja. Un jā, tas ir laikam viss, ko es varētu pateikt. Neaizmirstiet nospiest laikā, arī subscribe, komentiet apakšā video idejas, ja jūs vēlaties, lai es taisu kanālu, un arī vai jūs gribat vai negribat, lai es taisu otru kanālu. Bet viena lieta var pateikt, ja jūs vēlaties, lai esmu es, tad es netaisīšu nekad ņītapus. Nekad.